Sveiki visiem! Es esmu Latvijas Gamer, un šis ir speciālais Ziemassvētku video. Un jūs varat rakstīt apakšā komentāros kādas spēles pa Ziemassvētkiem un jauno gadu saistīts kaut kādas spēles. Es varu spēlēt, bet šis video nav priekš tā. Tātad, jā, man ir, esmu ticis pie šādas te YouTube krūzītes, lai viņi stāv šeit, lūk tā, lai stāv, ne šādi, nu, kaut kādu Ziemassvētku mūziku, ieslēdzies, nu, labi, Tad, no Christmas music added. Es tiku pie... Tas ir šeit. Pie šādas te piparkūku playbatāna. Tad es jums izstāstīšu, kā es pie viņas tiku. Tā. Taisies viņu pats. Un ilgāk video pēc tam būs par to, kā es viņu uztaisīju. Labi. Sāksim, un es tikmēr paceršos no manas jaunās YouTube krūzītes. Vajadzīgie materiāli. Mīkla, protams. Rullis. Mīklai. Nazis. Un arī glazūra. Milti un viss cepšanai. Sāksim. Pirmais, kas mums jāizdara, ir jāsagatavo mūsu mīkla, lai mēs varam gatavot tātad formas, uzberam miltus, un tad mūsu mīklu izrulēsim, bet tad jau varēsim sākt veidot mūsu skaisto piparkūku playbatānu. Tātad, es nefilmēju, kā es rulēju, bet uzreiz filmēšu tālākos notikums. Un tātad, pirmais, kas mums tagad ir jāizdara, mums ir jāizveido tātad priekša mūsu playbatānam. Tā mums vajadzēs paņemt nazi. Un tagad mēs izgriežam tādu kā taisnstūri mūsu šajā te skaistajā piparkūku mīklā. Tas būs vajadzīgs, kā jau teicu, lai piparkūkai playbatānam būtu priekša. Tātad. Tagad mums tā ir jādala no visas piparkūku mīklas, lai tas būtu tāds taisnstūris. Jūs redzat, šo taisnstūri atdalam. Pagaidām notiek atdalīšana, un jūs varat veidot, cik viņu lielu vajag, tikai jāatcerās pareizie mēri, ko es domāju atstāšu aprakstā. Tātad, kad mūsu mīkla ir izgriezta, ir jāķerās pie nākamās lietas, kas ir izveidot tādu pašu aizmuguri. Uz aizmuguras nebūs šīs skaistās pogas, bet vēl viena aizmugura ir nepieciešama. Tātad samīcam mūsu mīklu
un izveidojam atkal tādu kā, taisnu. Tagad mēs uzliekam uz mīklas mūsu iepriekšējo play butons priekšu, un tas būs vienkārši, jo tagad mums tikai kas jāizdara, ir jāpārvelk ar nazi pāri, tātad šeit te mīklai. Tātad, bet jānovieto tā pēc iespējas tā, lai vairāk vietas paliek un mazāk jāizmīc nākamā. Griežam mūsu mīklu. Precīzi, vienkārši pieliekot klāt pie malas un griežot, kā jau es teicu. Tātad. Tagad, kad ir izgriezta, protams, tā ir arī jāatdala no pārējās mīklas. Un pagaidām mēs viņu varam nolikt kaut kur maliņā. Un tagad kārta nākamajai daļai. Un nākamā daļa ir sāns. Sāna augstums mums ir jāmēra pēc tātad piparkūkas play button priekšas šis te garuma. Tas būs tātad arī garums sānam. Un apakšu mēs varam izdomāt, cik lielu gribam. Bet droši vien labāk, lai īstāk būs, ja viņš būs mazāks kā tā, protams. Tātad izgriežam mūsu šo te daļu. Griežam. Ir jācenšas pēc iespējas taisnāk izgriezt, protams. Bet bez lineāla var arī iztikt. Tagad atdalām mūsu tātad šo te izgriezumu, lai darītos ar to tālāk. Un protams, mums būs vajadzīgs arī otrs sāns. Lai to izdarītu, mums atkal būs jānokopē mūsu šī te piparkūka. Jā, tā teikt, jānokopē. Un jāizgriež, protams, lai tā mums darētu par sānu. Tātad, kad sāns ir izgriezts, protams, mums tas ir atkal jāatdala. Un tād mēs varam arī ķerties jau pie nākamās lietas. Nākamā lieta šajā gadījumā, kas mums ir atlicis, ir augša un apakša. Tātad mums augša un apakša mērīsies kā tātad priekšas un aizmugures platums un sāna augstums. Kā jau teicu, es mēģināšu atstāt visus izmērus aprakstā, lai vienkāršāk, ja jums arī gribās savu playbutton pasniegt. Tātad izmēram, un augša un apakša pagaidām ir viena no visgrūtākajām lietām. Jo tur vajadzēja ilgi izdomāt, lai būtu pareizs tātad
atrašanās, bet griežam ar nazi ārā mūsu augšu un apakšu. Īstenībā augša un apakša var būt tikai, nedaudz. Ja sanāk platāk, tad nekas būs vienkāršāk uzlīmēt arī cises, bet par to vēlāk. Tātad, kad viss ir izdarīts un kad ir izgrieztas abas, tātad mūsu puses, tad mūs šī te, vēl nav gan izgrieztas, bet tātad vēl griešana notiek. Un griežam mūsu šte piparkūks. Un tātad, kā jau teicu, kad būs izgrieztas, tad, protams, viņas jāliek iekšā uz pannas, tad būs viņas cepeškrāsnī cepties. Šoreiz gan ir tāds savāds, interesants tāds special Christmas video. Kā jau teicu, rakstu komentāros kādu Ziemassvētku spēli, bet atgriežamies pie pamācības. Un griežam ārā arī vēl otru. Un tad jau varam likt cepties, ko es nefilmēšu, jo nav vajadzība, jūs paši zināt, kā mums labāk izcept. Un, tagad mēs jau esam izskatās pabeiguši mūsu izgriešanu, kā redzat, visas sastāvdaļas, un tagad jau liekam viņas iekšā, un jau ir ārā. Tagad mums ir jāzīmē taisnas pleibānas, tās trīsstūrītis, tāds kā jūs zinat, no glazūra, vēlams, domāju, sarkanā, un cenšamies izspiest diezgan precīzi, un pēc tam to vidu arī mums ir jāizpilda, to tukšumu, kas ir vidū. Ja neizdodas, tur var bišķi pielbot, bet jā. Un tad pēdējā lieta, kad tur jau viss ir izglazūrēts, tad pēdējā lieta mums ir jāsalīmē visas daļas kopā. To var darīt ar glazūru, bet ja ar glazūru nelīp, tad es iesaku salīmēt ar svaigu piparkūku mīklu. Ja jums gadījumā ar glazūru nesalīp. Un salīmējiet, ceru, ka jums patīk šī piparkūku pleibans. Un atā! Līdz nākamajam video!